Atbrauc mājās no darba, un jūs skatāties, kas man te sagaida. Paska, kas man te sagaida. Vienkārši palete. 3 reizes var minēt, kas te ir paletē iekšā. 1, 2, 3 neuzminēja. Te iekšā ir 490 kg. 490 kg palete. Labi, bez pārlieku garām sarunām, tad te mums ir hantelīts. Te ir hantels hanteļu komplekts no 12,5 kg hantelēm līdz 35 kg hantelēm no sporto vesels. Sporto vesels, bet rakstīts sportuok.lt. Tātad lietuvieši kaut kāds kantors, bet jūs gan jau, ka zināt, sporto vesels. Baigi normāli, tur visāks atlaides ir un pa lēto. Cik pa lēto? Salīdzinoši lēti. Jo es esmu Rīgā, te brauc spirts, kaut kādas lietotas šitās te ripas un hanteles un štangas, un turpat Džeks tirgo pa 3,5 eiro pa kilogramu. Ar šī veicī, man liekas, vispār tur zem 2 eiro pa kilogramu sanāk. Bet jā, tā kā tas ir tas, ko es sen gribēju, sens sapnis iegādāties kārtīgi hanteļu komplektu, un to es izdarījis. Tā kā nenormāls prieks, pēc tam būs jātais vaļā, jāskatās, kāds viņas būs, un jāsaliek šitie johaidī putniņš zemē, mīnis putniņi noķēries. Jātais vaļā un jākrāmē statīvā, statīvā vēl nē, jo statīvs, un es sākumā viņu nokrāsošu statīvu. Jāizlaiž pie reizes, jāizlaiž uz Valmieru šodien, šis tas jānopērk, pie reizes depītī jāieskrien. Man tur vairāki komentāros teica, lai nopērk hamerīt krāsu kaut kādu, es nezinu, pirmā dzirdēšana. Bet, cik es saprotu, laba krāsa, kur varot arī rūsē laist virsū, viņi ir tā kā grūns, tā kā rūsas, tur apstrādātājs un tā tālāk. Viņš baigi labā, vairāk šito komentēja. Es domāju, davai pamēģinās tos statīvus tā viegli ar drāžu birsti, ar fleksi, vai šito uzmatēšu, kur nav nolobījies, un noslīpēšu, kur ir varbūt kaut kāda rūsa vai kaut kāda krāsa nolobījusies, un pamēģināšu ar to hamerīt krāsu nokrāsot. Un vēl jāiebrauc smiltenē, jānopērk, nevis jānopērk, bet jāsavāc. Jāsavāc no čomaka, no saules jumta, viena loksne, 2-metrīga loksne, viņam tur man būs pusē, viņi jāpārgriež pa metram, divus blakus jānoliek, tas, kas vēl bija nepabeigts palicis no jumtiņam. Tas, un tad vēl nobeiguma maliņas, šitāds te pašas, gan te, gan tur. Arī pielaidums pie sienas, visu viņš ir izlocījis, viss ir gatavs. Un arī vienīgais, kas vēl nav gatavs, ir pati noteka. Tā noteka, tekne, vai kā viņš tur pareizi sauc. Tas vēl nav, tas nākošanai būšot. Un tad pēc tam to noteku, tur ar tiem līkumiem, es vienkārši ielaidīšu iekšā tajā trubā. Jo, principā, tas esot visvienkāršākais, ko var izdarīt, es tā arī darīšu pa vienkāršām, smuki izzāģēšu ar kaut kādu apaļu zāģējamo coķi, un, principā, jānopērk, tad droši vien būs kaut kas tāds. Un ielaidīšu vienkārši trūbu iekšā, un ar tur ar hermētiķi apsmērēšanu būs noteikti, un čik smuki ieies iekšā tajā trubā. Tāds mēram plāniņš ir redzējis, kā tur viss tas izvērtīsies. Bet tā kā jāizlaiž uz Valmieru, uz Valletu, un tad pēc tam depiņā, un tad smilteni vai arī otrādāk. Skatīsies, kā tur viss sagriezīsies. Davai, laižam. Ko? Esam smiltenē jau un ēdam rūjienas salčuku. From Rūjiena with love. Bērnības garš ar dzērveņu pildījumu garšīgo. Pulkstens jau ir daudz, principā, un reāli visa diena būs aizgājusi. Tā ir, kaut ko grib aizlaist uz veici, aizlaist uz pilsētu. Kas te ir? Braucam, aiziet. Braucam, aiziet. Grib aizbraukt uz pilsētu un visu dienu jārēķinās. Tur, šur, miljonus veikalu, tas, šas. Un tagad braucam pēc bleķiem. Uz šito te smiltenes pienu, bet saules jumtu. Braucam uz smiltenes jumtu, saules jumtu. Aizmugurē jau ir pilns ar loriņiem. Iegājām Valletu, izstaigājām augšā uz šito te. Kā tas sporta veikals saucās? Nē, čuros. Sporta, kur uzrakstīts, ja? Zero Sport. Zero Sport. Valletā Zero Sports rullē. Šitais Sportlēns nerulē. Zero Sportā normāli cipari, pats ar normāliem cipariem tur
botas no sākot no kaut kā 35, 40, 45 ar atlaidēm, nu, viss tur normāli, pumas. Es pumas paņēmu, rekur, Laura Naikus paņēma normāli, tur 45, 50 ērika, nu, cipari, normāli cipari cilvēcīgi. Tur, man liekas, sportlēnā tur bez sotak, tur nevar nopirkt neko. Bet jā, un laižam tagad uz šito saules jumtu. Ja kāds nezina, tad principā jābrauc te Smiltenē vienvirziena iela un braucam, reku parāda ceļu. Un braucam ceļu un reku te griežam iekšā, tur uzrakstīts skārdnieku darbnīca. Un pa vienvirziena ieliņu rulējam līdz pašam Smiltenes pienam, nebet saules jumtam. Maucam līdz saules jumtam, pa kreisi iekšā. Cerams, ka vēl vaļā, ka vārti nebūs ciet. Moši pats šitais te pavēlnieks arī būs, bleķu pavēlnieks, bleķu sektāns, sektas vadītājs. Rekur ir, parād papilnē saules jumu. Jāatbalsta savēji, zin kā tādu ekstra reklāmi jāieliek. Jā, rekur. Džeks kaut ko, reku Džeks Lots. Džeks Lots bleķus. Tā, meklēsim manus bleķus. Rekur ir, esam klāt. Tā. Viņš nezina, ka es viņu filmē, kur ir bleķu pavēlnieks. Bleķu sektas vadītājs. Bleķinieks. Šitie manēja, ja? Labi, viss pietiek. Pietiek te filmēties. Nebūs nekāds filmēšanās. Prieciņš, bumbiņi, ja? Bumbiņu pīks. Vai kā patīk bumbiņas sucim. Džeki! Eju! Hei! Čau, Džeki! Kur jūs te lido? Čivriu! Ievadavadu! Viens Džekiņš, kur otrs Džekiņš ir? Džeki, skatieties, ko es jums nopirku. Reku. Kas tur ir? Kas tas ir? Ūdenī tur ir. Un paskaties, kas vēl ir? Tas ir piepūšamais riņķis. Reku, skaties, kas tur ir? Skat, kas tur? Reku pie trampē, pie batut. Baseins, ej! Varēs džumpīt. Reku, vēl viens zēles skrien. Zēlei! Skat, kas te? Kas šitie tādi ir? Reiz, skaties, Renāri, kas tur ir? Renāri, skaties, kas tur ir? Kas tur ir? Baseins. Nu, nevarēja jau paiet garām un nenopirkt. Tagad plus 30 grādus, soli drūmo karstumu pa brīvdienām. Es domāju, nē, Džekiem jāuzliek baseiniņš. Nekādu lielo nepirkt, par cik paši vēl ir maziņi un daudz ūdeni arī nelēja. Zin kā, lai drošāk, lai var plunčāties. Un, protams, arī visādāks atrakcijas, jā, skarstajam laikam. Nā. Jā, daudz nevajag jums, Džeki, lai drošāk ir. Drošāk šitik te. Speldēt, jā, varēs. Starp citu upenis jau gandrīz gatavs ir, es jau daži sapēdu. Nu, tumši violēts. Melns vēl nav. Galīgi saldas arī nav. Bišķiņ paskābs vēl. Bet, principā, tūlīt, kuru pat katru brīdi varēs ēst upenis. Upenis mums ir tik daudz, ka mēs apēst nespējam. Beigās, ka sezona beidzās, vēl jāmēģina lasīt un saldētā bišķi ielikt, jo te ir daudz nenoēdami. Parādīšu Džekiem YouTube savu hanteļu kolekciju. Nu ko, rekur hantelis ienes nenormāls prieks pašam. Tādā starā nes ar smaidu uz lūpām. Paskaties, 10 pāri. 10 pāri ar hantelēm no 12,5 kg līdz 35 kg. 10 pāri. Ideāli, nenormāls prieks. Es pagaidām viņus te saliku. Visu džims tagad smaržo pēc jaunas gumijas. Tagad ir jāiznes atpakaļ ārā šī te statīva, ko mēs ienesām iekšā ar sieviņu. Ir ļoti smags, jā. Un nopirkt krāsu, starp citu, jā, nopirkt krāsu parādīšu. Tas hamerīts nebija, ko daudz man ieteica, bet Džeks man iekonsultēja. Šitais esot vēl labāks pa hamerītu, ķipa, reku kombi, kolor, nezinu, jūs redzat, neredzat. Šitāda melna matēta krāsa, jā, arī tieši tas pats domāts rūsai var maukt virsū, un tā kā esot labāks vēl pa hamerītu. Nopirkt melno, bet sarkanu, diemžēl tāda nebija, sarkanu es nopirku parasto,
Paskatīsimies, pamēģināsim ar aerosolu. Bet, nu jā, jāiznes būs atpakaļ ārā. Šodien ne. Šodien man ir citas ģēles, un no rīta atkal ir brīvdienām citas ģēles. Nebūs tagad laika, bet, nu jā, plāns ir šito te zilo, nu, uzmatēt tas milšu pierbišķi un nopūst sarkanu. Tāpēc, ka man redz, ka viss džims ir sarkanā tonī, ir melns ar sarkanu. Nenormāli man patīk. Bija šitie te Anglijā, bija džims tāds saucās Ultraflex vai karoči, sīkajiem vajadzēja obligāti tanku nopirkt kaut kad. Nesen nopirkām tanku, tur māju un dārza, visīgi labo ar visām skaņām tur. Bet nebija nekāda karavīra un vajadzēja arī karavīrus nopirkt. Tu pasties, kas pa karavīriem, nu ritīgi labie. Viņiem temu šitos te pasūtīja, saliek automātus iekšā. Reku, pasties, kas pa šito te, redzi, pasties, kas pa arsenālu. Te visādāk stroķi, lieli, mazi automāti, nāži, lāpstas. Mugursoms un žiezleiči viens ar nāzi, davai laižām, zemē, šitais atkal pienāk, reku pat granāti, skaties, granātā, ritīgi labais, pišķik visādāk. Tētas grib parādīt šito mini. Parāda mini pistolā, pasties, cik maziņa pistolīti. Viņa pat to ne. Lāpst arī, pat lāpst. Bet 6 gabali visam mugursomam, pasties, nav? Bet Tā kā tādas tās lietas, jā, man tur bišķi aprāvās džimā filmējot, man baterija beidzās vienkārši kamerai, aprāvās viss mans filmējums, bet, nu, jūs sapratāt, jā, hantelīts ir super, principā var bliest savu džimu vaļā. Tā kā tādas tās lietas. Labi, viss pietiek, tās mazais ikdienišķais vlodziņš, nezinu, kad būs nākošais, kaut kas mājās jāsāk atkal jāsturpina šitā te terasīt kādu brīdi, nekas nav darīts, bijuši citas lietas. Tā kā davai, tiekās nākošajā, čau!